nedrīkst būt tāds arguments, ka nepietiek laika. Un Vai tad arī, ir tā, ka ka daudz tas ķilnieks paliek skolēns. Ziniet, es te gribētu teikt, ka tas nav vienmēr par skolēnu skaitu. Es dzirdu jau balsis skolotāju. Jā, to jau var izdarīt, ja ir 10 bērni. Bet patiesībā jau tas ir skolotāja pienākums sniegt atgriezisko saiti skolēnam, lai viņš var augt. Un nepietiek ar to, ka tu pasaki klasē, bet iedod atzīmi. Ja man ir 8, tad es gribu zināt, ko es neizdarīju, lai dabūtu 10. Un tas nav par to, ka, jā, ka tas, man nepietiek laika. Nedrīkst būt tāds arguments, ka nepietiek laika. Vai Un tad arī, ir tā, ka ka daudz tas ķilnieks paliek skolēns, tāpēc, ka viņš nezina, kur viņam ir jāaug, kur viņš nokļūdījās, kas pietrūka viņam. Kā tad viņš var augt tālāk, ja viņam nav tāda atgriezniskā saite? Vēl ko es tikko sapratu, vērtēšanas kritērija pirms paša darba. Es iegūstu 8, bet man nav ne jausmas, par ko es Jūs zināt, ieguvu vai jums ir iedoti vērtēšanas kritēriji šobrīd, pirms jūs pildat uzdevumu un zinat, kas jums ir jāizdara, lai dabūtu maksimālo vērtējumu? Man ir skolotāji, kuri dod, un tas ļoti nodara, bet ir skolotāji, kuri vienkārši iedod darbu un tiec galā.